How to become a true Christian. Latvian language part 2. Jēzus sludināja un mācīja Dieva valstību. Pirmā daļa ir par ticīgo mācīšanu kļūt par kristiešiem. Otrā daļa ir kristiešu kļūšana par svētajiem. Patiesie pielūdzēji ir kristieši un svētie, jo viņos ir Dieva gars un patiesības gars. Tikai tad jūs varat pielūgt garā un patiesībā, kā teikts Jāņa 4:23. Jūs nevarat pielūgt garā, ja nerunājat mēlēs. Ja jūs pielūdzat savā dzimtajā valodā vai valodā, kuru esat iemācījušies, tā ir fiziska pielūgšana. Romiešiem 8:8 teikts, ka jūsu miesa nevar patikt Dievam. Ja tu pielūdz fiziski, tu pielūdz Jēzu. Mācekļi pielūdza Jēzu. Mateja evaņģēlijā 14:33 teikts, ka tie, kas bija laivā, nāca un pielūdza viņu, sacīdami: patiesi tu esi Dieva dēls. Mateja evaņģēlijā 28:16-17 teikts, ka 11 mācekļi devās uz Galileju, uz kalnu, ko Jēzus viņiem bija iecēlis. 17, kad tie viņu ieraudzīja, tie pielūdza viņu, bet daži šaubījās. Bet, kad jūs lūdzat Tēvu Jēzus vārdā. Jāņa 14:13 teikts, un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Jāņa 16:23-24 teikts, un tanī dienā jūs man neko nelūgsit. Patiesi, es jums saku, visu, ko jūs lūgsit Tēvam manā vārdā, viņš jums dos. 24 līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā, lūdziet un jūs saņemsiet, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Daudzi ticīgie nesaprata Jāņa Kristītāja teikto par Jēzu. Jānis Kristītājs teica, ka es kristu ar ūdeni, bet tas, kas nāk pēc manis, kristīs jūs ar Svēto garu. Šis apgalvojums ir tik būtisks, ka tas ir rakstīts 5 grāmatās. Mateja evaņģēlijā 3:11 teikts, ka es jūs kristu ar ūdeni, lai nožēlotu grēkus, bet tas, kas nāk pēc manis, ir varenāks par mani, kura sandalas es neesmu cienīgs nesāt. Viņš jūs kristīs ar Svēto garu un uguni. Marka 1:8 teikts, ka es jūs kristīju ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar Svēto garu. Lūkas 3:16 teikts, ka Jānis atbildēja, sakot visiem: es jūs kristu ar ūdeni, bet nāk varenāks par mani, kuram es neesmu cienīgs atraisīt sandalas siksnu. Viņš jūs kristīs ar Svēto garu un uguni. Jāņa 1:33 teikts, ka es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīja kristīt ar ūdeni, man teica, uz kuru tu redzi garu nolaižamies un paliekam uz viņa, tas ir tas, kas kristīja ar Svēto garu. 1:5 teikts, ka Jānis patiešām ir kristīts ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar Svēto garu pēc dažām dienām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Jēzus kristītu ticīgos ar Svēto garu. Tikai tad ticīgie var kļūt par īstiem kristiešiem. Tikai tad ticīgie var būt patiesi pielūdzēji. Tikai tad ticīgie var tieši sazināties ar Dievu, runājot mēlēs. Tikai tad ticīgie var iepazīt Dievu, jo Dieva gars ir viņos. Tikai tad ticīgie saņem spēku. Tikai tad ticīgie var iziet cauri svētdarīšanas procesam, lai kļūtu par svētajiem. Tiem ticīgajiem, kuri ir kristīti ar Svēto garu, tagad ir jāsaņem patiesība un jāpakļaujas tai, pirms viņos var izpausties patiesības gars. Jūs vēl nesat īsti kristieti. Jēzus teica Jānim Kristītājam Mateja 3:15. Tur ir rakstīts, bet Jēzus atbildēja un viņam sacīja: ļauj tagad tā būt, jo tā mums der piepildīt visu taisnību. Tad viņš viņam atļāva. Šī ir pāreja no fiziskas taisnības glābšanas uz garīgo taisnību glābšanu. Tas mūs noved pie sarunas starp Jēzu un Nikodēmu. Jāņa 3:1-2 teikts, ka no farizejiem bija kāds vīrs vārdā Nikodēms, jūdu valdnieks. Šis vīrs nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, kas nāk no Dieva, jo neviens nevar darīt šīs zīmes, ko tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Nikodēms ticēja fiziskajai taisnībai, un viņam joprojām bija sākotnējais gars. Jēzus paskaidroja, ka viņam jākļūst ticīgam gara taisnībai. Jāņa 3:3 teikts, ka Jēzus atbildēja un sacīja viņam: patiesi, es jums saku, ja kāds neatdzims no jauna, tas nevarēs redzēt Dieva valstību. Jums ir jāpieņem Jēzus garīgi kā jūsu glābējs. Kad tu esi garīgi piedzimis no jauna, tu esi jauns radījums. 2. Korintiešiem 5:17 teikts, ka, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums, vecās lietas ir pagājušas, redzi, viss ir kļuvis jauns. Jūsu sākotnējais gars ir iegremdēts Jēzus garā, Kristus garā. Kristus gars ir dzīvais ūdens, kas kristī tavu jaunradīto garu. Fiziskās ūdens kristības nav vajadzīgas. Dievs nodrošināja veidu, kā kristīties tavam jaunizveidotajam garam.
Otrais vēstulē korintiešiem 5:16 ir teikts, ka tāpēc no šī brīža mēs nevienu neskatāmies pēc miesas. Lai gan mēs esam pazinuši Kristu pēc miesas, tagad mēs viņu vairs nepazīstam. Romiešiem 8:8 teikts, ka tie, kas ir miesā, nevar patikt Dievam. Jāņa 3:3 teikts, ka viņš nevar redzēt Dieva valstību, atsaucoties uz Jēzu kā ceļu uz Dieva valstību. Jāņa 14:6 teikts, ka Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Jāņa 3:5 Jēzus paskaidro Nikodēmam, kā iekļūt Dieva valstībā. Viņš saka: Patiesi es jums saku, ja kāds nav dzimis no ūdens un gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Frāze piedzimis no ūdens attiecas uz to, ka Jēzus teica Nikodēmam Jāņa 3:3, ka viņam ir jāpiedzimst no jauna. Jums jābūt garīgi taisnam ticīgam ar Kristus garu jūsos. Kristus gars ir dzīvais ūdens Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. Daudzi ticīgie nezina, ka Jēzus garīgi dzimis no ūdens. 1. Jāņa 5:6 teikts, ka šis ir viņš, kas nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne tikai ar ūdeni, bet ar ūdeni un asinīm. Un tas ir gars, kas liecina, jo gars ir patiesība. Ja ticīgajiem būtu mācīta patiesība un viņi būtu saņēmuši patiesības garu, viņi zinātu patiesību svētajos rakstos. Gars Jāņa 3:5 ir svētais gars. Šajā rakstu vietā svētais gars pārstāv Dieva garu un patiesības garu, tāpat kā svētais gars pārstāv Kristus garu Jāņa 20:22. Jēzus nāca caur ūdeni garīgi un garā taisnīgie ticīgie ir dzimuši no ūdens. Mēs veidojam sevi Jēzu, lai ieietu Dieva valstībā. Galatiešiem 4:19 teikts: Mani bērniņi, par kuriem es strādāju no jauna piedzimstot, līdz Kristus ir izveidots jūsos. Sadalot svētos rakstus, Jāņa 3:5 ir teikts, ka jums ir nepieciešams Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars, lai ieietu Dieva valstībā, kas ir kristiešu definīcija. Ticīgie nesaprata svēto rakstu pantu Jāņa 3:6, lai saprastu Jāņa 3:5. Jāņa 3:6 teikts, ka no miesas dzimušais ir miesa, un kas dzimis no gara ir gars. Tā kā ticīgajiem trūka patiesības zināšanu, viņi nevarēja saprast Jāņa 3:6 un piemērot to Jāņa 3:5. Ticīgie teica, ka dzimis no ūdens attiecas uz fizisku ūdens kristību vai mātes klēpi. Viņi sajauca miesu ar garu. Dzimis no ūdens un garaķis ir gars garam. Jēzus un Nikodēms turpināja sarunu no Jāņa 3:5 līdz Jāņa 3:16. Viņi apsprieda vienu un to pašu tēmu. Jāņa 3:16 teikts, jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:5 teikts, ka Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es jums saku, ja kāds nav dzimis no ūdens un gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Jēzus saka, ka, ja tu tici viņa teiktajam, ja cilvēks nav dzimis no ūdens un gara, viņš nevar ieiet Dieva valstībā, tad tu tici viņam. Ieiet Dieva valstībā ir mūžīga dzīve. Tā kā ticīgajiem nebija patiesības zināšanu, viņi redz Jāņa 3:16 ticību grēku piedošanai, un jums ir mūžīgā dzīvība. Tie ir viltus skolotāju meli. Jāņa 3:5 un Jāņa 3:16 ir kristiešu definīcijas. Abi saka, ka jums ir nepieciešams Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars, lai iegūtu mūžīgu dzīvi. Jēzus runā ar samarieti par dzīvo ūdeni. Jāņa 4:13-14 teikts, ka Jēzus atbildēja un sacīja viņai: Kas dzer no šī ūdens, tam atkal slāps, 14, bet kas dzers no ūdens, ko es viņam došu, tam neslāps nemūžam. Bet ūdens, ko es viņam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas izplūst mūžīgai dzīvei. Dzīvais ūdens ir Kristus gars. Kad dzīvais ūdens kļūst par ūdens avotu, kas izplūst mūžīgajā dzīvē, jūs esat saņēmuši Dieva garu un patiesības garu. Jāņa 7:38-39 teikts, ka tam, kas tic man, kā raksti saka, no viņa sirds izplūdīs dzīva ūdens upes. 39, bet to viņš runāja par garu, ko tie, kas uz viņu tic, saņems. Jo svētais gars vēl nebija dots, jo Jēzus vēl nebija pagodināts. Jāņa 4:22-23 teikts, bet stunda nāk un tagad ir, kad patiesie pielūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu pielūdz. 24 Dievs ir gars, un tiem, kas viņu pielūdz, ir jāpielūdz garā un patiesībā. Tie, kas tic Jēzum Kristus garam, saņems svēto garu un kļūs par īstiem pildētājiem, kas pielūdz tēvu garā un patiesībā.
Viņi ir saņēmuši Dieva garu un patiesības garu. Mateja evaņģēlijas 28, 19-20 Enkieva saka: Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā 20, mācīdami tās ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, es esmu ar jums vienmēr līdz pasaules galam. Āmen! Man patīk lietot Mateja 28, 20 niu, jo tajā ir lietots vārds pakalīt, nevis ievērot. Tas nosaka un māca viņiem paklausīt visam, ko esmu jums pavēlējis. Daudzi brīnās, kā es ieguvu Kristus garu, Dieva garu un patiesības garu no Mateja 28, 19. Ticīgie tajos veido Jēzu. Es skatījos, kad Jēzus tika kristīts Mateja 3:16 un Dieva gars nolaidās pār viņu. Jūs saņemat Kristus garu, kad pieņemat Jēzu kā savu glābēju garīgi. Tajā teikts, ka Jēzus ir patiesība Jāņa 14, 6. Arī Jāņa 15:26 teikts, bet kad nāks aizbildnis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, viņš liecinās par mani. Lai būtu skaidrs. Mateja evaņģēlijas 28, 19 nozīmē, ka garīgajai taisnībai ticīgais tiek kristīts ar Svēto garu. Svētais gars ir Dieva gara un patiesības gara pārvaldītājs. Kristietim ir Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars. Tāpat paklausiet patiesībai. Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars satur dzīvu ūdeni. Kad ticīgie tiek kristīti ar Svēto garu, viņu dzīvā ūdens daudzums palielinās. Jāņa 4:14 tas ir minēts kā ūdens avots, kas izplūst. Jāņa 7:38 attiecas uz to, jo jūsu sirds plūdīs dzīvā ūdens upēs. Tātad jūs varētu teikt, ka Dievs ir garu saturošs dzīvais ūdens, jo Jēzus garīgi piedzima no ūdens. Dievs man ir ļāvis redzēt daudzas garīgas vīzijas. Es vedu savus suņus ārā, un, izejot no iekšpagalma, pagalmā ieraudzījām figūru. Mani suņi skrēja pret figūru, un tā pazuda. Parādījās vēl viena figūra, bet suņi to nevarēja redzēt. Es aprakstīju figūru, paņemot ūdens spaini un izmetot to gaisā, un tā izveidoja ķermeni, kas staigāja kā ūdens. Blakus ceļa zonai bija neliela apaļa gaisma. Tagad es zinu, ka redzēju garu ar dzīvo ūdeni. Mateja 28, 19 parāda, ka Dieva gars un patiesības gars tiek īstenoti atsevišķi, bet Svētais gars tos pārvalda kopā. Tātad, tas nav automātiski, ka jums ir patiesības gars, kas mūs noved pie šodienas situācijas. Ticīgajiem ir Kristus gars un Dieva gars, bet viņiem nav patiesības gara izpausmes tādēļ, kas notika agrīnajā baznīcā. Jūs neesat kristietis, kamēr jums nav patiesības gara. Marka 16:15-18 teikts, un viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. 16, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tas tiks notiesāts. 17, un tiem, kas tic, seko šīs zīmes, manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, viņi runās jaunās valodās, 18 tie pacels čūskas, un, ja viņi dzer kaut ko nāvējošu, tas viņiem nekādā gadījumā nekaitēs. Viņi uzliks rokas uz slimajiem, un tie atveseļosies. Marka 16:15-18 sadalījums. Kas tic, tajā ir Kristus gars. Un tiek kristīts, tas nozīmē kristīts ar Svēto garu, Dieva garu un patiesības garu viņos. Tiks izglābts, ieej Dieva valstībā vai mūžīgā dzīvība, zīmes sekos tiem, kas tic, runāšana jaunās mēlēs ir vienīgā zīme, par kuru ticīgie raugās, jo viņi paši nerunā jaunās mēlēs. Jēzus saka, ka tie, kurus viņš kristīs ar Svēto garu, runās jaunās mēlēs. Svētie, kas iznāca no kapiem pēc Jēzus augšām celšanās, nerunāja jaunās mēlēs. Mateja 28, 19-20 un Marka 16:15-18 runā par vienu un to pašu. Es gribu to darīt skaidru ticīgajiem. Runāšana mēlēs neliek lēkāt apkārt un skriet baznīcā vai kur citur. Tās ir jūsu fiziskās emocijas. Romiešiem 8 teikts, ka tie, kas ir miesā, nevar patikt Dievam. Fiziskais nozīmē miesa. Turklāt jūs varat kontrolēt, vai jūs runājat vai nē. 1. Korintiešiem 14:28 teikts, bet ja nav tulka, lai viņš klusē baznīcā un lai runā pats ar sevi un ar Dievu. 1. Korintiešiem 14:2 teikts, jo tas, kas runā mēlēs, nerunā ar cilvēkiem, bet ar Dievu, jo neviens viņu nesaprot, tomēr garā viņš runā noslēpumus. Runāšana mēlēs Dievam ir ļoti svarīga.
Lūkas 12:49-51 Jēzus teica, ka esmu nācis, lai sūtītu uguni uz zemi, un kā es vēlos, lai tā jau būtu iedegta. 50, bet man ir kristība, ar ko kristīties, un cik es esmu nomocīts, līdz tas ir paveikts. 51, vai jūs domājat, ka es nācu dot mieru virs zemes? Es jums saku, ne pavisam, bet drīzāk šķelšanās. Lūkas 3:16-17 teikts, ka Jānis atbildēja, sakot visiem, es jūs kristu ar ūdeni, bet nāk varenāks par mani, kuram es neesmu cienīgs atraisīt sandalas siksnu. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Apustuļu darbi 2:4 saka, un pēkšņi no debesīm atskanēja skaņa, it kā pūš stiprs vējš, un tā piepildīja visu namu, kurā viņi sēdēja. 3, tad viņiem parādījās sašķeltas kā ugunsmēles, un uz katras no tām sēdēja viena. 4, un viņi visi tika piepildīti ar svēto garu, un kā gars viņiem deva vārdu. Jēkaba 3:6 teikts, un mēle ir uguns, netaisnības pasaule. Mēle ir tā iekalta mūsu locekļu vidū, ka tā apgāna visu ķermeni un aizdedzina dabas gaitu, un to aizdedzina elle. Dievs pieradināja mēli savam mērķim. Šī videoklipa mērķis ir sniegt jums patiesību, lai kļūtu par īstu kristieti. Kristieša definīcija ir atrodama visās evaņģēliju grāmatās. Kristietim ir Kristus gars, Dieva gars, patiesības gars, un viņš viņos paklausa patiesībai. Būt patiesam kristietim ir tikai ceļš, lai kļūtu par svēto. Lai kļūtu par svēto, jums joprojām ir jāiziet svētdarīšanas process. Svētais ir svēts un var staigāt kopā ar Dievu un Kungu Jēzu Kristu. Ticīgajiem ir jāsaprot, ka Jēzus nesāka savu kalpošanu, kamēr viņš nebija kristīts ar Dieva garu. Mateja 3:16 Jēzus ir Kristus, un viņš ir patiesība. Jāņa 14:6 Viņam nebija vajadzīgs ne Kristus gars, ne patiesības gars kā mācekļiem. Mācekļi nesāka savu kalpošanu, kamēr nebija kristīti ar svēto garu. Apustuļu darbi 2:4 Viņi saņēma Dieva garu un patiesības garu. Kā ticīgie, Jēzus mācekļiem mācīja patiesību. Mācekļi izpildīja prasību saņemt patiesības garu, un tad viņi varēja sludināt un mācīt Dieva valstību. Bet Jēzus deva mācekļiem spēku sludināt un dziedināt slimos, pirms tie tika kristīti ar svēto garu. Lūkas 9:1-2 teikts, tad viņš sasauca savus 12 mācekļus un deva tiem varu pār visiem dēmoniem un izārstēt slimības. 2 viņš tos sūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt slimos. Šī vara nebija pastāvīga. Vai jūs saprotat, ko es saku? Jums ir jāmāca patiesība, pirms saņemat patiesības garu.